Čau visiem! Jūs pat nevarat iedomāties, cik droši vien tas smieklīgi no malas izskatās, kā man šeit ir jāņemās un jāparās, lai iziet laivā. Cilvēkam, kurš to ir darījis jau kādas, man liekas, vairāk kā 30 reizes, es pieļauju, kad uz to brīdi te neviens varbūt kāds ienāks, varbūt nē. Jo tāpēc, ka es nevienam nepaziņoju, ka būs šāds laivas. Pati smagi briedu šim laivam. Es zināju vakardien, ka es iziešu, bet es īsti vēl nevarēju saprast par ko un kā un cikos, un tāpēc es neko neteicu. Tā kā visi tie, kas, ja kāds pievienosies, būs forši, ja nē, tad šo visu varēs klausīties ierakstā. Jā, vispār baigi interesanti. Re, kur ir? Zāne ir. Čau! Es arī ceru, ka man varēs labi dzirdēt, jo te vispār ir vējiņš. Es gan centos nosēsties aizvējā, lai labi dzird. Priekšā man čalo upe. Aiz muguras arī ir upe. Es atrodos pie sateces, kur satek kopā mūsa un mēmela. Es vienmēr aizmirst, kur ir kur, bet man ir tāda sajūta, ka priekšā tā, kas ir, tā ir mēmela. Bet, lai nu kā būtu kā būdams, tas ir iemesls, kāpēc es šeit esmu. Paldies, Zana! Zana netīšām iespruka. Redz ļoti labi. Es nezinu, vai tu taisi uz uzkavēšanos vai nē, bet prieks redzēt kādas savas sejas. Bet, nu jā, katrā ziņā ļoti interesanti ir. Es jau vakar storijos kaut ko iepilināju par to, kad ir procesā jaunas lietas. Viss kaut kas jauns un interesants ir sagaidāms. Un visādas lietas, ko es arī gribētu palaist. Un īstenībā jau kādu laiku. Jau kādu laiku nozīmē jau vairākus mēnešus, bet tad vienmēr ir kaut kā tā, kad vai nu kaut kas tā saliekās, ka nesanāk, vai arī tad izdomā foršas labas iemeslus, lai kaut ko nedarītu un lai kaut ko nepalaist tālāk. Un viens no tiem iemesliem bija arī dzīves vieta, kur priekš tā, lai es darbotos tā, kā man gribētos darboties, riņķī apkārt bieži vien bija diezgan daudz cilvēki, tāds burzma, kņada, viss kaut kas notiek riņķī apkārt, un tad ir tā, kad tu pats īsti nesaproti, kurā laikā tu vari kaut ko ieplānot, kurā nevari, jo būtu muļķīgi, ja tu pieņemsim ieplānot ar kādu cilvēku tikšanos, vai tev ir nodarbība un tajā laikā atbrauc cilvēki ciemos, vai klienti māsai atbrauc un dara savas lietas, un to parasti es sienas visus var dzirdēt. Līdz ar to, tas bija viens no tādiem loģiskiem argumentiem, bet tad jau ir vēl visādi argumenti, kas ir vienkārši kā argumenti, lai kaut ko nedarītu. Un tagad, kad es esmu pārvākusies, dzīvoju Bauskā, kur principā es pati varu plānot savas lietas, pati darīt to, kas man jādara, kādā secībā, un tas jādara, un kādā ritmā, principā balstoties pašai tikai vienīgi uz sevi. Tādi šobrīd jau visi tie tā kā iebildumi, viņi tā kā pamazām izšķīst, bet tas jau nenozīmē, ka ir īpaši vieglāk kaut ko sākt darīt, īpaši tad,
ja tajās lietās ir iesaistīts kaut kas, ko ir grūti vispār citiem cilvēkiem izstāstīt, pasniegt, paskaidrot. Un par to arī ir šis te laivs, pastāstīt tās lietas, par kurām es ikdienā nerunāju, tās pieredzes, par kurām ikdienā es nerunāju. Un es vēl tieši nākot uz šejienu domāju, kāpēc es par viņām nerunāju, jo tāpēc, kad tā ir tāda tīra cilvēciskā vēlme mēģināt iedarēties starp pārējiem. Un īstenībā kaut kādā brīdī, ņemot vērā to, ka tā jušana un saprašana un redzēšana ir citādāk nekā daudziem citiem cilvēkiem, no vienas puses ir forši izrauties no tā savā burbuļa un vienkārši padzīvot tā kā, vienkārši tā kā cilvēkam, tā kā normālam cilvēkam. Bet kaut kādos brīžos tas viss tāpat spiež ārā, tas viss tāpat spraucās ārā. Un tagad arī, kad ir vienkārši lietas, ko es jau vairākus mēnešus plānoju tā kā piedāvāt, un es viņas, tā kā jebkura lieta, ko es daru, principā viņai ir divas puses. Ir viena puse tā, kas ir tā redzamā, tā, ko es, tā redzamā, taustāmā, tveramā, ko cilvēks arī uztver, ko viņš saprot lielākoties, un tad ir tā otra puse, tā smalkā puse, par kuru principā es varētu arī nestāstīt un neteikt, jo tajā brīdī, kad es darbojos ar cilvēkiem, vai kaut ko viņiem sagatavoju, tam visam visu laiku ir tā kā abas puses kopā, un bieži vien tieši tā smalkā puse, tā enerģētiskā puse ir tā, kurai es sajūtu to lielo vērtību un to nozīmi. Līdz ar to, tad, kad es tagad biju nonākusi līdz tam, ka tagad vairs atkāpšanās ceļu nav, tēt ir jāstāsta, jādod uz āru, jo tā ir vēl viens stāsts par to, ka tad, kad mēs sevī esam jau kādu laiku kaut ko uzkrājuši, apguvuši, sapratuši, lai mūsos varētu ienākt kaut kas jauns, mums tas, kas mūsos jau ir uzkrājies, ir jāpalaiž uz āru. Un šobrīd pēc saulgriežiem tas process ir īpaši spēcīgs, jo es jūtu, ka pilnīgi spiež pa visām vīlēm ārā, un ja tu to nelaid ārā, ja tu ietiepies un turi to visu iekšā, tad rezultāts ir vienkārši tāds, kad vai tu sāc destruktīvi iedarboties ar citiem cilvēkiem, vai tu sāc destruktīvi iedarboties pats ar sevi, jo kaut kur jau tam visam ir jāpaliek. Tas, kas laika gaitā krājās un kam būtu jānāk ārā. Jo principā dabiski nav paredzēts tā, ka cilvēkam uzkrājot kaut kādas zināšanas sevī, uzkrājot kaut kādas atziņas, atklāsmes, pieredzes, prasmes, spējas, talants, un tā es varētu saukt, nav paredzēts, ka viņš vienkārši pats patur sev un neko ar viņiem nedara, jo tā jau ir tā, tur ir tas skaistums tajā miedarbībā starp cilvēkiem, kad cilvēki savā starpā miedarbojoties, viņi dalās katrs ar to, kas ir viņos, un tādā veidā šīs miedarbības rezultātā var rasties un tapt kaut kas jauns, kaut kas skaists, kaut kas citādāks. Un jā, un viens no iemesliem, kāpēc es visu laiku raustos, piedāvāt to, ko es varētu piedāvāt, ir, jo es redzu ļoti lielu daļu no tā visa,
tā kā smalkajā plānā. Un smalkais plāns ir tas, par ko ikdienā nerunā. Tajā pat laikā, ja es par to pusi nerunāju un nestāstu, tad es zinu, ka es ļoti pazeminu vērtību tam, ko es varu iedot citiem cilvēkiem. Un jā, un tas ir tāpēc, kāpēc es šeit esmu. Es joprojām nezinu, no kura gala sākt. Principā stāsts ir par tām pieredzēm, kas man jau vairākus gadu laikā ir sākušas vērties vaļā. Bet šobrīd netik daudz par tām, kas jau ir vairāku gadu laikā vērušās vaļā, jo tas bija 23. gads, 22. gada nogala bija tā, kad es sāku pieredzēt visādas dīvainas lietas savā dzīvē. Sāku redzēt un just lietas, ko normāli neredzu un nejūtu. Un sāku pamanīt to ietekmi, kādu tas atstāja arī uz citiem cilvēkiem. Bieži vien ir tas, ka cilvēki, pēc miedarbības kopā ir tā, ka bieži vien cilvēkiem rodās kaut kādas jaunas idejas, impulsi, sapratnes. Ir cilvēki, ar kuriem man parunājot, viņiem vienkārši paliek nokabinās nost kaut kādas liekas lietas. Ir cilvēki, kuri sāk atvērties. Ir cilvēki, kuri ieraug jaunas iespējas. Ir cilvēki, kuri pamana un ieraug kaut kādas spējas vai talantus sevī, kurus viņi pirms tam nepamanīja. Un tas nav tā, ka es pie viņiem aizēju un vienkārši saku, tev ir tā un šitā, vai tev ir vēl kaut kā. Tas ir kaut kā, tas tā notiek tā pavisam kaut kā citādāk, un to, ka tas tā notiek, to es esmu pamanījis jau, kā es minēju, vairākus gadus, bet es nekad neko tādu apzināti neesmu darījusi. Tā kā tas nav bijis mans pašmērķis runājot ar kādu no cilvēkiem, lai viņam tagad viņš teica kaut ko, ka viņā rodās kaut kā tāda izpratne, kas viņā nekad nav radusies vai kaut kā citādāk. Tas nav bijis mans pašmērķis, tas vienkārši kaut kā pats no sevis notiek, un es zinu, ka tie cilvēki, kas arī smalkāk jūt lietas, viņi vairāk šo otru pusi jūt, un viņi ļoti pievelkās, un citreiz man ir sajūta, ka pat pārprot to pusi, pārprot un sajauc ar kaut kādu citām lietām, ko prātam ir vieglāk uztvert, un tad var rasties visādi pārpratumi. Bet, stāsts par šo smalko pusi, kas notiek ar cilvēkiem. Un lielākoties visu laiku es to darīju. Es pati apzināti to nedarīju. Es zinu, ka tas vienkārši notika, un man tas arī tika teikts, ka tas tā notiek. Bet tas bija kaut kāds pāris mēnešus atpakaļ. Pavasarī, kad ejot cauri kursam kopā ar Zani un pārējiem dalībniekiem, mēs gājām principā cauri cilvēku enerģētiskajiem centriem, gaismas centriem, citi sauc arī par čakrām, un principā tajā pamatsistēmā ir tā kā pieņemts, ka cilvēkā ir 7 gaismas centri, 7 čakras. Patiesībā viņas ir daudz vairāk, bet parasti izskatās 7, un tad principā, ko mēs tajā kursā darījām, gājām cauri katram no centriem no apakšas uz augšu,
Un katrs no tiem centriem atbild par kaut kādu savu dzīves jomu, dzīves sfēru, tāpat par kaut kādām konkrētām ķermeņa daļām. Un principā tā ideja ir tāda, ka jebkas, kas ar mums notiek fiziskā plānā, ko mēs pieredzam, ko mēs sajūtam, izdzīvojam, gan pieredzēs ar citiem cilvēkiem, gan kaut kādā savā iekšējā pasaulē, emociju pasaulē, pašrealizācijā, darbā, izpausmē kā tādā, redzējumā, kā mēs redzam lietas. Principā par katru no jomām, katrs centrs atbild par kaut kādām konkrētām jomām. Un tad ejot cauri un kārtojot šīs lietas enerģētiskajā ķermenī, tas automātiski atsaucās arī uz to, kas notiek mums apkārt. Un šis kurs bija ļoti spilgts piemērs, kā tas patiesībā notiek, kad sākot kustināt lietas smalkajā plānā, tu ieraugi apkārt, ka tās lietas mainās arī apkārt, un viss interesantākais, ka tās lietas izspēlē citi cilvēki, kuriem bieži vien nav nejausmas par to, kādā kursā mēs ejam, ko mēs darām, kādas tēmas mēs cilājam, bet tās sinhronitātes viņas var būt tik ļoti precīzas, kad mēs varam tikko kursu čatā izrunāt kaut kādu tēmu par to, kas tajā kontekstā ir aktuāla. Un principā es vēl varu pat nenolikt bieži vien telefonu nost, kad es jau dzirdu otrā stāvā mājinieki jau sāk darīt to, par ko mēs tikko runājām. Un viņi nezina, ko mēs runājam. Viņi nezina, kas ir par ko ir stāsts, bet vienkārši cilvēki sāk. Mēs to parasti sakam, ka tas ir, kad tie cilvēki, kas mums apkārt ir un visbiežāk ar mums miedarbojās, ka viņi ir ierauti kursa laukā. Un ko tas nozīmē? Un, principā tās lietas, ko mēs strādājam paši sevī, tas kursa lauks ietver arī tos cilvēkus, ar kuriem mēs bieži vien miedarbojamies, un tad ir kaut kādas lietas, kas tiek kārtots arī viņiem. Un tas arī bija ļoti, ļoti interesanti redzēt. Pirmajā ciklā mēs vēl to tā nepiefiksējām, bet sākot ar otro mēs tiešām pamanījām, ja katrs cikls gāja 3 nodarbības, bet principā 2-3 nedēļas, kad mēs pamanījām to, ka pirms cikls ir sācies, tā centra izpausmes bieži vien gan no mums pašām, gan no kursa dalībniekiem, gan no apkārtējiem cilvēkiem izpaužās diezgan destruktīvā formā, jo viņas tiek izceltas gaismā. Un tad 2-3 nedēļu laikā viņas sakārtojās, nolīdzsvarojās, tā kā it kā šķietami pašas no sevis. Un pēkšņi cilvēki kļūst apkārt sev neierasti, netipiski, sirsnīgāki, mīļāki, pieņemošāki, plašāk redzoši, drošāki, pārliecinātāki kaut kādās atsevišķās jomās, tās, kas tiek izskatīts. Un tas liekas tik ļoti interesanti, sevišķi, ka tu dzīvo kopā ar cilvēkiem, diezgan ilgu laiku, un tu esi novērojis tos ikdienas paradumus, kādi viņiem ir, un tad pēkšņi mums knipi viņi pamainās citādāk. Un tas varbūt ir vairāk saistīts ne tieši ar to manis pašas enerģētisko lauku, tas bija vairāk ar kursa lauku saistīts, protams, bet tas stāsts ir līdzīgs, ko es iesāku teikt par to, ka visam tam, ko es daru, bieži vien tiek arī piesaistīts šis smalkā puse. Un šī smalkā puse nereti
man pašai neko speciāli nedarot, var izprovocēt lietas apkārtējos cilvēkos. Un nereti tas ir destruktīvā veidā tiek celts ārā. Lai to saprast, jo katram ir savs mehānisms, kā tas notiek. Citam vienkārši saliekās kaut kādas sapratnes, citam atnāk jaunas idejas, iespējas, citam tas nāk ļoti neharmoniskos veidos ārā, bet caur tiem neharmoniskajiem veidiem bieži vien tā kā saliekās un arī rezultātā ir kaut kāds rezultāts, tāpat ir kaut kādas pārmaiņas, izmaiņas ir. Jā, bet kā es teicu, es to nekad apzināti neesmu darījusi, tas vienkārši notiek. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuriem es ļoti piesaistu, pievelku, patīk, un tad ir ļoti daudz cilvēku tādi, kuriem es ļoti trigerēju ar to vienu brīžiem, ka es vienkārši esmu. Un principā process jau notiek abos veidos, vienkārši vienā tas ir harmoniskāks, otrā netik harmonisks, bet nu labi. Un jā, un ko es ar to gribēju teikt, tie centri, kuriem mēs gājām cauri, kā es teicu, ir 7 centri. Mēs tikām, man jau tika pirms tam pa ziemu pabrīdināts, es tiku painformēta, kad liels pavērsienu punkts notiks tad, kad mēs tiksim līdz sirds centram. Un tā tas arī bija, jo sirds centru patīrot, attīrot, sakārtojot, padziedinot, es saņēmu arī tādu kā aktivāciju. Es zinu, ka tie, kas ir tēmā iekšā, viņi uzreiz sapratīs, ko nozīmē aktivācija vai lejupielādes vai kaut kādas tādas termini, bet lai pārējie arī daudz maz saprast, ap ko un par ko lieta grozās. Nu, principā tas process, ko es saucu par aktivāciju, man iedeva spēju apzināti savienoties ar konkrētu cilvēku, nevis vienkārši ar cilvēkiem, lai apzināti sāktu pludināt kaut kādas enerģijas viņu virzienā. Un es nezinu, vai to var tā pareizi nosaukt, es to saucu pati sev par sirds kanālu, jo tāpēc, kad man pašai tā aktivācija notika sirds telpā, un tieši caur sirds telpu notiek tas process, kurā es varu savienoties ar cilvēkiem, un caur sirds telpu notiek tas process, kad no manas tās telpas tiek laistas enerģijas citiem cilvēkiem. Katram tās ir citādāks, tādas, kādas tieši tiem konkrētajiem cilvēkiem ir nepieciešams, lai acīm redzot iziet kaut kādam dzīves posmam tam, kam viņi iet tajā brīdī cauri, vai izrisināt kaut kādu jautājumu, kas viņiem tajā brīdī ir jāizrisina, vai vienkārši, lai sakārtotu, atvērtu sirdi, padziedinātu sirdi. Bieži vien tur ir stāsts, lai padziedinātu visus šos te emocionālos ievainojumus, sasprūdumus, kas traucē cilvēkam vispār atvērties pa dzīvi, atvērties gan vispār tādai dzīvošanai caur sirdi, ar atvērtu sirdi, gan arī atvērties citiem cilvēkiem. Un tas bija tas brīdis, sākumā, kad es šito man padeva, jo pirmā informācija par to, ka kaut kas tāds ar mani notiek un kaut ko tādu es varu izdarīt. Aizsākums bija gaismas svētkiem, kas bija aprīlī. Principā viņi bija paredzēti marta beigās, mēs viņus pārcēlām uz aprīli, bet jau uz to martā jau es saņēmu to aktivāciju.
un to sapratni, un ka tu no rīta, es nezinu, kā lai izskaidro komunikāciju, kā notiek komunikācija ar smalko plānu, jo katram tā arī notiek citādāk, bet principā tajā rītā, kad es saņēmu informāciju no augšām par to, kad nākamajos svētkos man būs jāsāk čenelēt informāciju citiem cilvēkiem, savienoties ar citiem cilvēkiem, un man sāk skaidrot, kā tas notiks, no kurienes tas notiks. Es atceros, ka es biju sākumā šokā. Es tajā rītā sēdēju gultā. Es atceros, tas bija kaut kāds svētdienas rīts, kad es sēdēju un raudāju, tāpēc, kad kā es to varu izdarīt, es taču to nemāku, es to nekad neesmu darījusi. Un ja nu man nesanāks, un vēl kaut kā, bet toreiz man, tad man iedeva to pirmo informāciju, ka tas ir kaut kas, kas man būs tā kā jādara. Labi, tad es nomierinājos, tad es sāku prasīt Zanai, ar ko mēs kopā kursu vadām, jo viņai kanāls, cita veida kanāls, bet viņai jau ir sen iestrādāts un aktīvs, un līdz ar to viņa, ja viņai tā ir, tā kā ikdiena, runāt un darboties un vadīt enerģijas caur smalko plānu, man tas tā apzināti nav. Es zinu, ka tas neapzināti ir noticis, bet tā, ka es to varu speciāli kādam cilvēkam izdarīt, tas man bija tāds pārsteigums. Un ļoti interesanti, ka tieši tad, kad man šitas atnāca, nākamajā vai aiznākamajā dienā man piespēlēja cilvēku. Atnāca pie manis uz sesiju cilvēks, kur es sāku sajust, ka tas tiešām notiek reāli dzīvē. Tad, kad es esmu savienojusies pati ar sevi, ar augšām, tad caur mani tiek translētas enerģijas. Tas visu laiku, tas ir noticis arī pirms tam gaismas svētkos, ar to mēs zinām, ka tas ir iemesls, kāpēc mūsu pasākumi arī gaismas ratā atšķirās no citiem pasākumiem, jo mēs zinām, ka tad, kad mēs aizējam uz svētkiem, principā, un citreiz ir tā stulba varbūt teikt, ka mēs esam tā kā tādas, kaut kādā mērā tādas marionetītes, kuras izmanto, lai notranslētu cilvēkiem tās enerģijas, kas viņiem ir nepieciešams. Līdz ar to mēs varam sākt uzvesties, runāt un miedarboties ar cilvēkiem tā, kā mēs ikdienā to nedaram. Jo, ja caur mums tiek laista kaut kāda enerģija, principā mēs viņu tā kā pārstāvam, iemiesojam. Un gaismas svētkos tas man nebija nekāds pārsteigums, ka tas tā notiek. Tur mēs atkal sakam, ka gaismas svētku lauks strādā caur mums, bet tad es pamanīju, ka tas notiek jau ar vienu apzinātāk. Notiek arī tad, kad es individuāli ar cilvēkiem strādāju. Un šeit arī ir stāsts par to, ka ir cilvēki, kas šo te var sajaukt un pārprast. Jo principā, ja cilvēkam ir, pieņemsim, ļoti, ļoti nepieciešams tajā brīdī miers, atslābums, pieņemšana no citu cilvēku puses vai kaut kas cits, principā caur mani tiek ielaists tas, kas tam cilvēkam ir nepieciešams, un pieņemsim šī te miera enerģija. Viņa tiek caur manu sirds telpu translēta tam cilvēkam. Es vienkārši jau paspēju saskarties ar to, kad var gadīties tā, ka cilvēki pārprot, viņi sāk pieņemt to, ka tas, pieņemsim, ka es pati esmu ļoti, ļoti mierīga,
pati par sevi ļoti pārliecināta, ļoti neitrāla, ļoti pieņemoša, ļoti atvērta. Visas tās lietas, ko es, atkarībā, kas konkrētam cilvēkam ir vajadzīgs, bet viņam vajadzīgs pretī tāds cilvēks, un principā es sāku tā kā kļūt par tādu cilvēku, bet tas nav speciāli, es to nevaru. Cilvēks, kurš nav pārliecināts par sevi, viņš nevar pēkšņi ar lielu pārliecību un mieru iet un runāt par lietām, par kurām viņš iespējams tā kā nezina, bet tajā brīdī zina. Tas ir tāds ļoti interesants lietas, kas notiek. Un problēma ir tajā brīdī, kad es sapratu, ka turpmāk arī strādājot ar cilvēkiem, šis ir kaut kāds moments, kas man ir jāskaidro, jo tiešām ir cilvēki, kas var šo pārprast un pieņemt to, kad apmēram, ka paskatoties uz mani, liekas, ka tev jau dzīvē problēmas nav, jo tev var redzēt, ka tev viss ir skaidrs, tu visu zini, tu esi pārliecināta par sevi, tu esi mierā ar sevi, tev nevajag nekur skriet, nekur dzīties, un tad es tā vienmēr pēc tevis tā padomāju, tā ļoti interesanti, jo tāpēc, kad es izēju ārā no tā stāvokļa, es jau arī, es arī izpaužos kā cilvēks, kā man pašai ir savs pārliecinātības, un tad ir nepārliecinātības, un tad ir kaut kas man labāk sanāk, un tad ir kaut kādas lietas, kas man netik labi sanāk, vai es pats sev esmu ieskaidrojis, ka man kaut kas nesanāk, un vēl kaut kā līdz ar to ikdienā sadzīviski, ja es tāpat esmu, es uzvedos, izpaužos, kā visi pārējie cilvēki, man tāpat var izsist no sliedēm, es tāpat varu kaut ko nesaprast, es varu kaut ko nezināt, bet tajā brīdī, kad tu esi tajā stāvoklī, tu principā pārņem to funkciju, ko tam cilvēkam vajag. Redz, Zana arī raksta, ka mēs esam kā tādi smalkā plāna instrumenti, un agrāk man pie šitā bija ļoti grūti pierast, jo tāpēc, kad es pat dzīvi pati dabiski esmu, ja man kaut kas interesē un patīk, es esmu cilvēks, kas var runāt un stāstīt un dalīties ar lielu pacilājumu, aizrautību, un es zinu, ka tas man ir bijis dabiski nācis dažādās dzīves jomās, sfērās, kurās es esmu darbojusies, ka man sanāk, tā kā citus cilvēkus pavilkt uz kaut kādām lietām, jo tāpēc, kad ja man kaut kas patīk, tad, es zinu, ka ir cilvēki, kas ir teikuši, ka tās jomas, kas viņiem liekas, ka tās galīgi nav viņu lietas, bet paklausoties manī var likties, ka tās ir pašas foršākās lietas, ko var darīt. Un ka pilnīgi gribas būt tajā laukā un gribas kopā darboties un vēl kaut kā. Un jā, bet tajā brīdī, un tas bija tas, kas man bija pa dzīvi, tāds dabisks stāvoklis, tāds dabisks dzinulis uz priekšu, mana interese, mana vilkme, mans pacelājums. Un tad, kad man pieslēdz, riktīgi saslēdz klāt kaut kādas šīs te mierpilnās, dziedinošās enerģijas, un man ir tāda sajūta, ka es savu ķermeni tā kā, nespēju tā kā vairs īsti nokontrolēt, es pat nevaru tā kā skaļāk parunāt, iedvesmotāk izteikties, jo caur mani translē kaut ko citu, un es tajā brīdī esmu kaut kas cits. Un jā, un es vienkārši esmu pierakstījis, es skatos, es jau te visu laiku riņķī apkārt runāju, bet lai galīgi nenovirzās, bet par to pašu sirds kanālu runājot. Un principā man tajā brīdī pavēra sirds kanālu, un es arī sāku vairāk just lietas, bet tas nav tā, ka es eju pa ielu, un tagad
Labi, pa ielu ir cits stāsts, bet, principā mājās ar mājiniekiem, ar kuriem es ikdienā iedarbojos, nav tā, ka es tur visu laiku kaut ko translēju un visu laiku kaut kas notiek. Tā tas nav, jo esot kopā ar cilvēkiem, ar kuriem es ikdienā esmu, principā ir tā, kad es arī izstrādāju tās kaut kādas pieredzes, ko man arī kā cilvēkam vajag izstrādāt, sakārtot, saprast, pieredzēt. Bet, un līdz ar to tas nav tā, kad man palielinājās arī tajā brīdī tāda sirds jutība, sajust empātiski citus cilvēkus, bet, kā es teicu, ja es speciāli ar cilvēkiem nesavienojos, lielākoties es tieku pasargāta no tā, un speciāli es ar nevienu nesavienojos, jo es zinu, ka tas īsti nav harmoniski no smalkās puses, tikai tāpēc, lai pajustu, kā otrs cilvēks jūtās, nav tā, ka es tagad mēģinu iet savienojumā un sajust, kā tas notiek tam otram cilvēkam. Bet ir atsevišķi gadījumi, kad tās sajūtas tāpat piespēlē. Un tas arī ir stāsts par to, kad arī bija kaut kāda situācija par to, kad es vienkārši sēžu istabā, neko īpaši nedaru. Man liekas, toreiz televizoru skatījos, es ikdienā baigi neskatos, bet toreiz es kaut kādu filmu skatījos vai ko. Un it kā mierīgi sēžu gultā un es jūtu, ka man sirdī paliek ļoti, ļoti smagi. Un tā smagi, ka paliek grūti elpot, paliek karsti. Tu sāc staigāt pa istabu, tev liekas, ka viss strīce vibrē, jo tev iekšā ir tāds smagums. Un man, paldies Dievam, dabiski. Es ar sirds problēmām ikdienā nesaskaros, tāpēc tāpēc es zinu, ka tas nav kaut kāds tāds process, kas man, jo es arī neturu kaut kādā mērā izbiedēta, satricināta vai vēl kaut kā. Un tas bija vairāk stāsts par to, ka es biju noķērus lauku citam cilvēkam. Un kad es mēģināju saprast, toreiz es vēl kā tagad atceros, es staigāju pa istabu un man grūti pēlpot un es jūtu, ka ir slikti. Un es mēģinu saprast, kas tas tāds ir, un es saprotu, ka tas ir cilvēkam, kas atrodas otrā telpā. Un sākumā es nesapratu, kuram cilvēkam, jo tur bija vairāk cilvēku, bet ka ir brīži, kad tev vienkārši pārslēdz, pieslēdz. Un tajos brīžos arī patiesībā ir ļoti grūti, jo, ja cilvēks pie tevis ir atnācis pēc palīdzības, tad tu ar to sajūtu kaut ko var iesākt. Bet, ja tas ir kaut kas, ko tu vienkārši sajūti no otra cilvēka, kurš vēl pie tam iespējams, tā kā ir diezgan skeptiski noskaņots pret visām tām lietām, ko es daru, es taču neiešu tam cilvēkam un neteikšu, zini, kas ir, es tavā sirdī jūtu to un to, mēs varētu kaut ko izdarīt, lai tas nav tik spēcīgi, tā nav jābūt, tik smagi nav jābūt, tev tā nav jājūtās. Bet tu saproti, ka tu jau nevari tā vienkārši iet cilvēkiem klāt un kaut ko teikt, sist viņus ārā no sliedēm un iespējams vēl uztaisīt lielāku pretestību pašam pret sevi, jo tāpēc, kad ir cilvēki, kas skatās uz šādām lietām skeptiski. Un, protams, tajā situācijā es arī to tik, cik es varēju palīdzēt, tik, cik man ļāva palaist tās sajūtas vaļā. Es mēģināju palaist, daudz man neļāva, bet tajā brīdī, kad cilvēks aizbrauc prom, man palika mierīgi. Viss beidzās, jo tāpēc, kad cilvēks izgāja ārā no tās telpas. Tas arī tāds viens piemērs par to, kā tas
man notiek, tā, ka es esmu savienojumā, tad bieži vien es vairāk jūtu kaut kādas lietas, tad tas man arī citreiz parāda kaut kādas lietas, bet nu jā, tās enerģetiskās plūsmas, tās ir tās, kas notiek, un kāpēc es vispār šo te sarunu uzsāku, pastāstīt, atgriežoties pie tā, ko es zinu, ko es varu cilvēkiem iedot, piedāvāt, pastāstīt, un tas ir kaut kas jau tveramāks, taustāmāks, saprotams, tie ir, es viņus saucu par enerģētiskiem lasījumiem, bet principā tie ir lasījumi no likteņu matricām. Kas man arī sāka likties kopā kaut kad novembrī pagājušā gada. Un, jo tā es par likteņu matricu esmu jau vairākus gadus interesējusies, pētījusi, skatījusi, krustu šķērsu gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus, kas kuram kā izpaužās un vēl kaut kā. Tāpat es esmu gājusi uz kursiem, mācījusies. Es uzreiz varu pateikt to, kad es, vai arī es gāju un mācījos, nekādas certifikātus nokārtos es neesmu, tā kā es neesmu neskaitos likteņu matricas, ne konsultants, ne speciālists, bet nezinu, kā viņus tur īsti sauc, kas viņi tur skaitās. Bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nekad par šo neesmu arī īpaši dalījusies daudz teikusi, ka es to daru, jo tīri aiz cieņas pret tiem skolotājiem, kuri ir ieguldījuši darbu, enerģiju, vadījuši apmācības, strādājuši ar cilvēkiem un vienkārši, lai nav tā, ka cilvēks ir ieguldījies, lai izietu kaut kā, izvestu otru cilvēku kaut kādam procesam cauri un tad iedot viņam kaut kādu to, tā kā papīriņu par to, ka tas ir izdarīts un ka tagad tas cilvēks arī to var darīt. Es, protams, zinu to, ka un apzinos manā dzīvē, tas ir ļoti spilgti pierādījies, ka ne jau diplomi ir tie, kas nosaka to, ko mēs protam un ko mēs neprotam, bet tas tīri aiz cieņas pret tiem skolotājiem, tāpēc es arī sapratu, ka tas nav kaut kas, ko es varu tā iet plaši un kladzināt riņķī par to, ka es kaut kādas lietas varu izstāstīt, pastāstīt, paskaidrot no matricas, bet pagājušā gada nogalē, un tas arī bija saistīts ar šī te paša 7 ciklu kursa, 7 gaismas centru kursa, kur pašā sākumā man arī atnāca tā informācija, kad tā kā matricā arī var ieraudzīt visus šos te gaismas centrus, kad visiem dalībniekiem, kas atnāks, tad es caur to matricu tā kā iedošu kaut kādas ieteikumus arī, tādas praktiskas kaut kādas lietas, kā viņi var, arī harmoniskāk nolīdzsvarot tos centrus, un ka tas būtu tāds individuāli pieeja katram cilvēkam. Es to sākumā tā biju iedomājusies. Apmēram pāris teikumos, pāris ieteikumi, ko tev tur labāk darīt, ja tev tur tajā centrā ir tāda enerģija, ko tev tur darīt un tā. Un, protams, tas viss izvērtās pilnīgi citādāk, jo sākoties tam kursam, man sāka kodēt vaļā matricu pa savam. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man sāka laist iekšā informāciju, sapratnes, izpratnes un cita veida informāciju par konkrētiem centriem, par konkrētiem punktiem matricā, viņu izpausmēm, kuras es nebiju mācījusies no citiem, un patiesībā bija, es zinu, kad arī mācoties ir bijuši kaut kādas tādi brīži, kad es saprotu, kad es caur savu iekšējo sajūtu bieži vien filtrēju informāciju to, kas manā virzienā nāk, tādā veidā izšķirojot, kas ir mans, kas nav mans, jo tāpēc, kad arī mācoties par tām pašām matricām,
bija nodarbības, kuras es klausījos, un man pilnīgi iekšā viss tā kā vibrē un kliedz, jā, tā tas ir, pat ja es nezināju, kā tas ir, bet iekšējā tā sajūta un balss saka jā. Un tad bija arī kaut kādas nodarbības, kur burtiski es nevarēju paklausīties, man vai nu bija jāiet ārā, vai nu tā kā jāklausās kaut kas cits, jāspiež austiet, es nevaru noklausīties līdz galam, jo es jūtu, man iekšēji saka, ka tā nav, ka ir citādāk, un nevis tāpēc, ka tas, ko tas skolotājs saka, ir nepareizi, bet tas, kad es saprotu, ka ir arī to pašu matricu var skatīties vairākos līmeņos, vairākos tā kā pa vairākiem slāņiem, un katrs cilvēks caur savu izpratni viņš ietilpst kaut kādā savā tajā slānī, kuru viņam visvieglāk ir saprast, uztvert, pieņemt, un tas viņam visvairāk var palīdzēt. Bet tas, kā es to tajā brīdī jūtu un redzēju, ka ir lietas, kuras man iekšēji pilnīgi kliedz, ka nē, ka ir jābūt kaut kā citādāk, ir jābūt kaut kā vieglāk, kaut kā harmoniskāk, un kad ir citādāk, bet es toreiz nezināju, kā tas ir. Un tad tagad man sāka kaut kādas lietas kodēt vaļā un pludināt iekšā, un es vēl kā tagad atceros, kad es arī vienai sievietei, kuras ietvaros lasīju tos atsevišķos punktus, kas parasti matricā ir diezgan tādi destruktīvi punkti, pieņemts, ka viņi tā diezgan destruktīvi izpaužās un ka tie parasti ir tie lielākie klupšanas akmeņi cilvēkiem un tā. Un jā, protams, es nesaku, ka tas tā nav, bet man to informāciju iedeva pilnīgi no tādas prizmas, no tāda skatu punkta, kad tas neiedzen cilvēku tādā nolaistu roku sajūtā par to, ka jā, tāpēc man tā ir. Un ka bez mazliet pieņem to, ka man tas tā ir, tad jau es tur neko nevaru darīt. Tad jau vienkārši jāsadzīvo ar to. Un tad, kad man tika dota informācija, es viņu ieraudzīju no citas puses, kā iedot cilvēkam viņu tā, lai viņš saprot, ko ar to iesākt un kā to iesākt. Un jā, un tad, principā, man kodēja vaļā viņu. Tas arī bija ļoti interesants process, jo sākumā man ir tā, ka tad, kad man tiek laista informācija iekšā, es jūtu šajā te daļā, ka kaut kas notiek. Un tas, principā, ir tāds sajūta, ka tev tā kā galvas augšdaļa paverās, un tu jūti, ka tur kaut kas kustās, kaut kas notiek. Ja tas notiek tādā mierīgā situācijā, tad viss ir ok, bet citreiz tas notiek kaut kādos brīžos. Vakar man pieņemsim tas notika tad, kad es biju bibliotēkā. Aizgāju uz bibliotēku. Un tad tu jūti, kad tu esi aizgājis ar domu, aiziešu apskatīšos, jo es nekad neesmu bijusi Bauskas bibliotēkā. Izskatīšu, man patīk tādas lietas, man patīk grāmatas izšķirstīt, paskatīties, pat tad, ja es viņus ikdienā varbūt tā baigi nelasu, bet tā ir viena no tādām lietām, ko man patīk darīt. Un es esmu principā piegājusi pie pirmajiem plauktiem, un es jūtu, ka man notiek atkal process kaut kāds augšā, un tā es tur kādu brītiņu pastāvēju, sapratu, ka jāiet ir ārā, jo, tajā brīdī, kad tev tāds process notiek, tu jau nevari uzlikt fokusu, tu vari paskatīties tajā grāmatā virsū, bet tu, neķer failu īsti. Neko tu lasi, ne uz ko tu skaties, un principā es aizgāju prom pēc tam. Bet šādi te momenti ir arī. Pirmo reizi man sāka kodēt vaļā matricu. Un bieži vien tu nesaproti, kas tas ir, bet citreiz, toreiz, kad man sāka kodēt vaļā matricu, bija tā, ka es jūtu, ka ir kaut kāds process. Es vēl kā tagad atceros, es sēdēju mašīnā pie stūras, man liekas, es māsas vai vedu uz dārziņu vai braucu viņiem pakaļ. Un tajos brīžos, kad tu sēdi, it kā dari normālu darbību, brauc mašīnā pie stūras, un tu jūti, ka tev vēr augšu vaļā,
un tu jūti ne tikai, ka tev viņi var vaļā, bet tev sāk dot tādu informāciju, jo bieži vien viņi ar laiku atpakojās vaļā, bet tu sāc saprast lietas, kuras tu, tā kā nebija pat iedomājies pirms tam, un tu sēdi un tu esi tādā vieglu šoka stāvoklī, un redz, viss tās pieredzes, kuras es esmu ikdienā pieredzējusi, viņas jau man vairs tik ļoti nesit ārā no sliedēm. Un līdz ar to nav tā, kad pieņemsim, braucot pie stūres, tas varētu sākt palikt kaut kādā ziņā bīstam vai kā, bet tas ir interesants sajūta, kas tev var paņemt kaut kādā ziņā to fokusu nost, tad, kad ir kaut kāds pieredzes, kas notiek pirmoreiz, tad tas viennozīmīgi tu nesaproti, kas notiek, bet pie tās sajūtas, ka vēr kanālu vaļā, to jau es jau biju pirms tam, jo man tas agrāk regulāri notika gan sesijās, gan pirms sesijām, tā kā tas ir kaut kāds tāds dabisks process, kurš var notikt arī kaut kādos brīžos vienkārši randumā uz ielas. Čau, Agrita! Un man sāka likt to informāciju iekšā, kas ir tāda, ko es neesmu mācījusies. Un tad jau es sapratu, kaut kā tas viss iegriezās, sagrozījās tā, ka nevis tie matricas lasījumi bija par to, ka es tur pateikšu kaut kādos pāris teikumos cilvēkam, kāds ir ieteikums, lai tev tur līdzsvaro to un to centru. Bet beigās tas izvērtās par katra centra izklāstiem un aprakstiem audio formātā 25 līdz 30 minūšu pat garumā. Un ja sākumā es atceros, es biju iedomājusies, ka tas būs vienkārši kaut kāds tāds tā kā papildus bonusiņš tam cilvēkam, ko viņš ir atnācis. Līdz ar to es nebiju plānojusi ieguldīt tādu baigu lielo laiku. Tajā visā es tiešām domāju pāris teikumos, uzrakstīšu katram cilvēkam un viss. Un tos pirmos lasījumus, kad es taisīju, es atceros, un tas kāpēc audio formātā, jo tāpēc, kad caur audio formātu var palaist to enerģētisko plūsmu. Viņi rakstiskā formā arī viņi palaidās, bet tajā brīdī man tas mehānisms, kā vislabāk to palaist, it kā plūsma notiek caur sirdi, tajā pašā laikā visspēcīgāk viņa notiek tad, kad es runāju. Tā kā es citreiz saku sarunas plūsmā, jo tāpēc, ka plūsmā plūst enerģija uz to otru cilvēku. Un es sapratu, ka man tas ir jātaisa audio formātā, kas man toreiz arī tā bišķiņ izcit no sliedēm, jo tāpēc, kad tas ir citādāk nekā uzrakstīt uz papīra tos pāris teikumus. Un otrām kārtām viņi izvērtās ļoti gari. Jo es sākumā biju iedomājusies, labi, katram cilvēkam tu 5-10 minūtes. Ja kursā ir 11 cilvēki, tas jau beigās, kur katram ir jāpieslēdzās, jānorunā, jāatslēdzās, tas beigās paprast diezgan lielu laiku. Bet beigās jau tas, ja sākumā pirmajā ciklā es atceros, es sevi mēģināju iespiest kaut kādā minūšu rāmī, un es atceros, ka tad, kad jau sāk iet pār 15 minūtē, es sāku stresot, Sandra ātrāk izstāsti, tad vēlāk. Trešais cikls bija, kad es sapratu, ka tas sit korķis ārā gan man, gan tas, ka tas nav īsti harmoniski, līdz ar to tad es vienkārši pieņēmu to, ka tie lasījumi būs tādi, kādi viņi ir. Man vienkārši ir jāsaplāno ilgāks laiks uz viņiem. Dienas laikā es varēju paņemt dažus cilvēkus. Toreiz, jo trešajā centrā man arī notika tāda pārslēgšanās uz to, kad tad, kad man bija jālasa konkrēts enerģijas par konkrētiem cilvēkiem, es tā kā es pati sāku uzvesties kā tās enerģijas. Tas arī bija interesanti, ka man, trešais centrs, tā kā personīgs centrs, kurš stāsta par to, kā cilvēks pats sev sajūt, kā viņš sevi jūt, kā viņš sev redz, un iespējams apkārtējie cilvēki to tā neredz, bet kāds ir tas viņa
domu gājiens, tas dzīves pieeja un tā. Un tas bija tik ļoti interesanti, jo man toreiz 3. ciklā bija tā, ka mani sāka slēgt klāt. Un es sāku uzvesties kā tās enerģijas. Un man bija pašai tāds pārsteigums, acīm redzot, lai es varētu izstāstīt cilvēkam to, kas man viņam ir jāpasaka, man vajadzēja sajusties kā tās enerģijas pārstāvim. Un es atceros, ka man dienas laikā, ja es pieņemsim, lasīju 2 enerģijas, es no rīta nolasīju cilvēkus, kuriem bija viena enerģija centrā, un vakarpusē nolasīju cilvēkus, kuriem ir cita enerģija centrā. Es jūtu, kā es arī pat caur savu, tā kā sanāk, es tā kā man personība mainījās katru reizi, kā es pieslēdzos uz tām enerģijām, un tad, kad es šito atkodu, ka tas tā ir, tad es to procesu baigi sāku, tā kā nesteidzināt. Es sapratu, ka es gribu pajust vispār tos cilvēkus, jo man apkārt ir daudz cilvēku ar dažādām enerģijām, kuras es bieži vien nesaprotu, bet tad tajā brīdī man likās, ka es tos cilvēkus saprotu, jo es sajūtu, kā tas cilvēks atkal, kā viņš funkcionē, kā viņš domā, kā viņš redz lietas. Un es sāku izmantot arī tās enerģijas par labu sev, jo ja es zināju, ka man ir kaut kas, kas man ir jāizdara, kam es nevaru saņemties, tad tajā brīdī, kad es nonācu līdz tai enerģijai, kas mērķtiecīgi virzās un kustās uz mērķi, es speciāli negāju uz nākamo enerģiju, kamēr es nebiju izdarījusi tās lietas, ko man vajadzēja izdarīt. Tā kā tas arī bija tāda interesanta pieredze. Es vienkārši izmantoju to visu, tā kā to enerģiju lauku savā labā. Tas notika 3. ciklā. Un 4. jau man atnāca tas, kad man sāka plūsmas laist citādāk cauri. Un šobrīd ir tā, ka tas stāsts ir par to, ka šos te lasījumus man ir sajūta, ka viņi ir jāpiedāvā arī citiem cilvēkiem, jo es redzu, kāds ir tas rezultāts, kas notiek ar cilvēkiem, kad, ja cilvēks, kuru es pat nepazīstu, var arī pateikt, kad es tik ļoti precīzi esmu noraksturojusi, kā viņš jūtās, kā viņš redz un kā viņš saprot un kā tur viņam tas notiek un ka viņam tas tā ir un ka viņš jau to sen ir novērojis, bet nekad ir domājis, ka tas ir tā nepareizi, bet kad tad tu pasaki, bet tev tā ir un kad es sapratu, ka tās lietas arī ir jālaiž plašāk par spīti tam, ka man īsti nepatika tā doma, ka es varētu laist klajā kaut kādas tādas lietas, kur es pat oficiāli neesmu viņus tā kā pabeigusi, bet šajā gadījumā es sapratu, ka tas, ko es stāstu un laižu ārā, tas es viņus pat īsti negribētu saukt arī par likteņu matricas lasījumiem, jo tie ir kaut kādi mani lasījumi. Viņi ir tā kā, tas ir kaut kāds tāds mikslis starp to, ko es esmu mācījusies par matricu, kas man ir salicies par konkrētajiem gaismas centriem kopā šajā te kursa ietvarā, un plus vēl tas, kas man intuitīvi nāk konkrētam cilvēkam tajā brīdī, jo tā arī ir lieta, ko es novēroju, ka 2 dažādiem cilvēkiem ar vienu to pašu enerģiju tajā pašā punktā es varu izstāstīt pilnīgi kaut ko citu, jo tā kā no manis tiek laists ārā kaut kas cits, jo, protams, tās enerģijas viņām ir diezgan plašs spektrs, kā viņas var izpausties, un bieži vien es katram pastāstu kaut ko citu, to, ko viņam vajag, un abi 2 cilvēki tāpat var pretī uzrakstīt, ka es esmu precīzi pateikusi to, ko viņiem vajadzēja dzirdēt. Tā kā no vienas puses liekas magics, kā tas var būt, no otras puses
mani paši jau tas laikam vairs tam vairāk nevajadzētu man pārsteigt, jo tāpēc, kad tas arī ir kaut kas tāds, kas notiek arī tad, kad es skatos, cik es ilgi jau runāju, mums ir baigi ilgi, bet jā, tas ir vēl viens kaut kas. Vēl vispār pieminot tās sarunas plūsmā, es viņas sauc par enerģētiskām sarunām plūsmām, arī pēdējā laikā, jā, agrāk es piedāvāju sesijas, kuras vādu cilvēkus ceļojumos, lai viņi atcerētos iepriekšējās dzīves vai redzētu un pieredzētu kaut kādas citas lietas vai lai iegūtu atbildes uz saviem jautājumiem kaut kādā citā veidā. Meditācijās tad pēdējā laikā es bieži vien jūtu, ka tas viss komfortablais formāts man ir vienkārši runājot. Un tad es arī esmu saņēmusi jautājumu no cilvēkiem, kā tas strādā, ko tam cilvēkam izdarīja? Viņam tā kā, ja tas cilvēks ir pilnīgi citādāk jūtās un citādāk uzvedās, ko es tam cilvēkam daru? Un tā kā, kas ir tas, ko es daru? Es to saku, principā tā tīri tehniski uz to paskatās, es vienkārši ar to cilvēku parunājos. Runāju. Tajā pat laikā, tad, kad es esmu savā centrā, savā kanālā, savā plūsmā, es sāku runāt lietas, kuras es iespējams nekad dzīvē nebūtu plānojusi ar to cilvēku runāt, bet tās ir tās, ko viņam vajag dzirdēt, un man vairāk cilvēki ir teikuši, kad viņiem liekas, ka es redzu viņiem cauri, jo kā tas var būt, ka viņi iedomājās par kaut kādu lietu vai kaut kādu jautājumu, un es par to sāku runāt, vai kā tas ir, ka es varu aprakstīt tik ļoti viņu sajūtas, kaut gan es esmu pilnīgi citā situācijā. Un man tas ir arī kaut kas notiek neapzināts, tas notiek intuitīvi, jo nav tā, ka es redzu kādam, par to, ja kādam, kurš pieņemsim ikdienā ar mani komunicē un iedarbojās, un liekas, ka es tagad redzu cilvēkiem cauri, zinu, jūtu, saprotu, ko viņi domā, tad tas tā nav. Tas notiek bišķiņ citādāk. Ir tā, ka kaut kādos brīžos es varu pārtvert kaut kādas sajūtas, bet bieži vien tāpat tad ir jautājums. Man tāpat ir sev jāuzdod jautājums, vai tās sajūtas, ko es sajūtu, tās ir manējās vai kādam citam cilvēkam. Ja tās ir kādam citam cilvēkam un telpā ir pieņemsim 5 cilvēki, bieži vien man tāpat ir grūti izšķirot, kuram cilvēkam tas tā ir. Tad man ir vajag jāčeko līdzi, kurš cilvēks varētu tā kaut kā justies. Bet tas, kad nāk kaut kāda sajūta, tas jau nenozīmē, ka nāk arī uzreiz skaidrojums tai sajūtai, un tas nenozīmē to, ka es zinu, ko tas cilvēks domā. Jo sajūta ir kaut kas, kam nav domas. Es varu vienkārši pēc tam savā galvā improvizēt, kāpēc ir tāda vai šitā. Jo pieņemsim tas pats, ko es minēju vairāk sākumā, kad es stāstīju par to smagumu, ko es tam otram cilvēkam sirdī sajūtu. Es jūtu smagumu, es jūtu, ka man paliek grūtāk pēlpot, es jūtu, ka man nāk tādi karstumi virsū, es jūtu, ka man ir nemieris, bet tajā pašā laikā pīles vienkārši no upes iznāca ārā. Bet tajā pašā laikā es jau nezinu, kāpēc tas smagums ir, no kurienes viņš radās, un es pieļauju, ka to man būtu iespēja noskaidrot tad, ja es speciāli uzdot jautājumus un prasīt, bet kā es minēju ikdienā, es necenšos tādas lietas šķetināt un noskaidrot, jo man pašai emocionālā pasaule ir pietiekami bagāta un bieži vien no līdzsvara izsitoša, lai es tagad sāktu skenēt un analizēt citu cilvēku sajūtas. Tā kā, ja nu vienīgi viņas tiešām pašas par sevi ļoti nebāžās virsū, tad es mēģinu viņus tā kā pabīdīt maliņā. Tā kā
Tā. Par enerģētiskiem lasījumiem vēl. Jā, šis tas viss, ko es stāstu, šī ir bijusi tā bailīgā sadaļa, kāpēc man bija arī viens no iemesliem, kāpēc man bija bail palaist. Un slēdzās visu kaut kādu iebildumu un argumentu, kāpēc to nepalaist, jo es sapratu, ka neizstāstot šo te daļu, ja es pateiktu to, kad es te kaut ko esmu pamācījusies par likteņu matricām, es te jums varu pastāstīt par jūsu matricām kaut ko, kā tas jums ir, kā tas jums izpaužās. Es saprotu, ka tas būtu ļoti, ļoti pazemināt sevi, nepateikt to, kas patiesībā aizkulisēs ir, jo principā es esmu sapratusi, ka manā gadījumā arī šī te likteņa matricas tā bildīte, kas ir, es nezinu, cik daudz no jums ir redzējuši, kā viņi izskatās, bet tas vienkārši tāds ciparu režģis. Paskatoties virsū, jau man par to cilvēku vien jau rodās kaut kāda sajūta. Un ka principā tie lasījumi, viņi ir ne tikai balstās uz to, ko es zinu par to visu, bet lielākoties patiesībā uz to, kas man pašai ir atnācis par to, pētot, šķetinot, analizējot gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus, gan to, kas ir nācis kursā kanālā, gan to, kas man vēl slēdzās tajā brīdī klāt, kad es runāju ar to konkrēto cilvēku. Un patiesībā tas pats lasījums un bieži vien tas teksts, man vispār gribētos, pēc manām sajūtām ir tā, ka tas teksts iedod kaut kādu sapratni cilvēkam un var iedot kaut kādas atslēgas frāzes, bet tas īstais process patiesībā notiek neredzamajā pusē, kad kamēr es runāju un kamēr es ierunāju to ziņu, tur tiek palaists šīs te plūsmas cauri. Un tas ir arī iemesls, kāpēc, ja kādam liekas, kad šis ir kaut kas tāds, ko vienkārši es tā varētu intereses pēc paklausīties, uzzināt, kas ko tur varbūt Sandra var tādu interesantu par mani pateikt, tad jāņem ir vērā to, kad ļoti liela iespēja, kad noklausoties to ziņu var cilvēks sakt arī, varbūt ne gluži tajā pašā momentā, bet laika gaitā kaut kā justies citādāk, kaut ko redzēt citādāk. Viņam var parādīties kaut kādi jauni impulsi, jaunas iespējas. Kāpēc? Jo tāpēc, ka paralēli tam, kas notiek, kamēr tas lasījums tiek lasīts konkrētā centra ietvaros, man atnāca tāds piemērs par to, ka tā ir tāda mājas ģenerāla tīrīšana. Principā ir tā, kad kāds no jums, piemēram, atnāk un piesakās, lai es nolasu sirds centru tam cilvēkam. Iedomājieties, ja sirds centrs ir kā tāda māja, kur principā, kamēr es lasu to lasījumu, tiek taisīta ģenerāla tīrīšana tai mājai. Principā viss vecais liekais no tās mājas tiek iztīrīts, izmests ārā. Tas, kas ir paliekošais un cilvēkam enerģētiski un vispār viņa dzīvē vēl ir vajadzīgs un nepieciešams, tas tiek sakārtots. Un papildus tiek iepludināts jaunais tas, kas ir nepieciešams cilvēkam, tiem jaunajiem impulsiem un jaunajām rīcībām, ko viņš var darīt. Tas ir tas, kas notiek aizkulisēs. Principā ir tā, ka enerģētiskā plānā tā māja tiek sakārtota, un tas vēstījums, tas lasījums, kas tiek iedots pa virsu, principā viņš ir iedots tādai tā kā sapratnei vai drīzāk tā kā instruktāžai tam, kā to māju turpmāk uzturēt tīru un kārtībā. Un ka tas ir tas, kā es to visu procesu sajūtu un redzu. Un katrā centrā tas, protams, ir atkal
pa jaunam un citādāk. Bet katrs centrs atkal ietekmē. Vispār par centriem es droši vien kaut kad pastāstīšu. Man vispār ir doma iziet cauri laivos un pastāstīt par to, kā es vispār sajūtu un redzu matricu kā tādu, un kā es katru centru sajūtu un par ko es vispār lasu informāciju katrā centrā. Vienkārši tas nav šī laivas stāsts. Šī laivas stāsts bija galvenais nodot to informāciju par to backgroundu tam, kas notiek ar mani, pastāstīt par tām pieredzēm, par kurām es ikdienā cilvēkiem bieži vien neko nesaku, lai vienkārši citus cilvēkus vai lai nesabiedētu, vai lai daudz jau tā domā, ka es saviem putniem tad speciāli provocēt uz to, ka pēkšņi sēžot mašīnā kādam sāka teikt, zini, kas ir, man tu tagad lādē kaut ko iekšā, tā kā es saprotu, ka tas tam nav vajadzīgs. Un kaut kādas tādas lietas, bet par enerģētiskajiem lasījumiem runājot, es noteikti par viņiem runāšu vairāk. Tagad, kad tā lielā spriedze no manis ir nogājusi, ka es esmu izstāstījusi to, ko es gribēju pateikt, padalīties, tad man viennozīmīgi ir doma, vairāk par to stāstīt un runāt. Un uz šiem te lasījumiem, protams, ir iespēja pieteikties. Es šobrīd, kā es sākumā teicu, ir 7 centri. Es varu iedot lasījumus pirmajiem 4 centriem. Kāpēc pirmajiem 4? Jo pēdējie 3 man vēl tiek kodēti vaļā. Un kamēr viņi nav nonākuši līdz tādam posmam, ka es viņus varu... Man vienkārši pašai ir jāaiziet kaut kādiem procesiem cauri, lai es viņus varu nodot tālāk. Un šis viennozīmīgi ir stāsts par 5. centru, tas, ko es šobrīd stāstu, jo tas ir stāsts par pašizpausmi, tas, kā mēs sevi pašizpaužam uz āru. Un man vienkārši, tas bija viens no tādiem arī priekšnosacījumiem, neļauju kodēt viņu vaļā, kamēr es pati neesmu pašizpaudusi to, ko es no sevis varu izpaust. Tā kā ja kādam ir interese, droši var man uzrakstīt. Tā kā es vēl joprojām pa dzīvi esmu diezgan tāds perfekcionists, tad kamēr man nav skaisti, glīti, saformēts, uzrakstīts viss, tad es visticamāk, kamēr es to izdarīšu, es nepublicēšu viņu tā publiski, bet man ir viena versija man ir uzrakstīta. Tā kā tur ir rakstīts gan par to, kā es to redzu, kas, tādā īsā versijā, kas tas ir un cik tas maksā un kā tas praktiski izpaužās. Un tā kā tiem, kam interesē, vai nu var zem šī te ieraksta varēs parakstīt komentāru, lai es aizsūtu, tad es aizsūtīšu, vai arī uzrakstīt man privāti, direktā. Es aizsūtīšu, un ja kādam liekas, kad ja jau es teicu pieteikšos, lai man atsūta, man uzreiz būs jāņem, tas tā nav, droši, bez nekādiem vainas sajūtām, arī, ja jūs vienkārši gribat paskatīties, kas tas ir, izlasīt. Un tas tādā vieglā, primitīvā formā, ko es esmu tur uzrakstījusi, bet tas nenozīmē, ja es jums aizsūtu, jums uzreiz ir jāpiesakās vienkārši, ja ir interesi, rakstiet, un tad jau tālāk izdomāsim, skatīsimies, vai tas ir kaut kas, ko jums vajag, ko nevajag. Un tā. Tā kā tas šodien arī bija galvenais, ko es gribēju pastāstīt. Tā. Jums droši ir kādi jautājumi, jūs varat ierakstīt. Es nezinu, kas te ir palikuši. Man liekas, daži cilvēki tikai ir palikuši. Bet droši var rakstīt jautājumus arī pēc ieraksta. Var privāti rakstīt. Un vēl kaut kā, bet par šo es noteikti vēl runāšu. Drīzumā. Tā kā tā. Es jums varu parādīt, kā te izskatās. Tie, kas vēl ir palikuši, tā es varu apgriezt, kamēr es varu. Tā es te pie upes sēžu. Te kaut kur bija pīles, man liekas, un es aizpeldēju prom.
Tā kā tā. Tas no manas puses arī šodien viss. Jā, saziņa ar tiem, kam jāsazinās. Un tā saule spīd. Un jā, tiekamies ar tiem, kuriem jā, vai pastāv iespēja attālināt. Jā, tas viss notiek attālināt. Tie ir bet tu par tiem lasījumiem prasi, jā? Nu, principā tie enerģētiskie lasījumi, viņi ir audio formātā ierunāti lasījumi. Tā kā tas viss notiek attālināti. Un vēl ir viena lieta, ko es tagad arī mēģinu uztaustīt, sajust, jo man jau tagad pirmie cilvēki sāk pieteikties. Un tā iespēja pieteikties gan uz visiem 4 centriem kopā, gan par katru atsevišķi. Es tur biju ierakstījusi tajā failā, ka tas ir arī tāds 10 darba dienu laikā es tā kā sagatavoju, bet man ir kaut kāds čujs iekšā, kad arī tie, kas piesakās uz visiem 4, es viņus sūtīšu pa daļām. Jo pieredze rāda to, kad jau viens centrs ir, tas ir tāds wow moments, varbūt, nu tā kā katru centru raksturo matricā 3 enerģijas. Un bieži vien jau tā informācija, jau tajā pirmajā failā, ko es iedodu, ir tik daudz, nu tā, ka tik daudz ko padomāt, pārdomāt, saprast, aptvert, kad es sapratu, ja es viņus visus tā kā nolasītu un uzreiz liktu iekšā, kad cilvēkam būtu baigā putra galvā. Un tāpēc es tagad vēl mēģinu uztaustīt, kas ir tas harmoniskākais starp posms, starp lasījumiem, kādos viņus iedot, bet es to droši vien uz pirmajiem cilvēkiem testējot, es mēģināšu saprast, jo var jau būt tā, ka ir, nu tā kā, ja cilvēks piesakās uz 4 centriem un uz katru centru pa nedēļai nolasu, bet varbūt tas ir kaut kā citādāk, un to es mēģināšu sajust, bet tas viss tā kā notiek attālinātā formā. Ja, protams, gribās individuāli parunāties, tad arī tas visbiežāk notiek attālināt, bet ja nu kas es bāzējos Bauskā, tad mani var satikt arī šeit, šajā pusē, klātienē arī, ja nu kas. Tā kā tā. Es atbildēju. Katrā ziņā var droši rakstīt, ja ir vēl kāds jautājums. Es domāju, ka es iešu ārā pamazām, neaizskavēšu jūs vairāk. Un tā kā izbaudiet laiku. Šo te beidzot vasaru, kur ir sākusies. Un lai jums visiem forša saulaina diena.